Kas ir Kaleripayattu? Kaleripayattu ir saņu cīņas māksla, viena no senākajām. Tālsies ir Indijā. Tā ir tāda integrēta māksla, kurā ir gan garīga attīstība, gan fiziskā attīstība, gan veselībai labi ir, gan arī reakcijai, balansam, visādām dzīves jomām noderīgs pasākums. Pašas nodarbības notiek ar dažādu iesildīšanās, dažādām kustībām, dažādas formas ir, kuras mēs atkārtojam. Kas ir formas? Formas tas ir dažādu dzīvnieku pozu savienojums. Kalerī, teiksim, ziemeļu stilā mums pastāv šivas forma, kas nostiprina ķermeni, šaktī forma, kas vairāk sievišķā enerģija, šivas forma ir vīrišķā enerģija. Ziemeļu formā tas ir vairāk tā kā dēja, kurā apslēp daudz cīņas elementu, kurus sākumā nevar pateikt, bet taisot to formu, tur apakšā ir kaut kādas aizsardzības pozas, uzbrukuma pozas, tāpēc mums ir arī, teiksim, vairāk dienvidu stilā būs tieši ar kaušanos, ar uzbrukumu, ar aizsardzību, sitienu, tur uzreiz varēs pateikt, ka tas ir, cīņas sports. Apguvuši mēs esam Indijā, Keralas štatā. Tur tā kā iedalās trijos stilos, ir ziemeļu, dienvidu un centrālais stils, un mēs viņus visus trīs esam arī, visus trīs arī gan mācam, gan paši praktizējam. Tas, ko Armands stāstīja par dažādām formām un dzīvnieku pozas elementiem, tas ir tā kā parasti vairāk ir ziemeļu stils, kas tā kā tāda dēja, skaista, bet diezgan arī fiziski dažreiz grūti tā vērtēt. Ir vēl mums arī ar cīņu ar ieročiem, aizmugurē var redzēt, ir gari koki, ir īsi koki, ir lielas vāls, tie visi ir pašlaik, ko aizmugurē redzēt, ir koki ieroči, bet ir arī zobeni, naži un kaut kādi metāli ieroči, bet tas pats pēdējais, ko mēs parasti, kas tiek dots un trenēts, ir tieši ar rokām, ar pašu ķermeni. Ķermenis ir tas, kas mums visu laiku ir līdzi, tas no cīņas. Un, protams, nevar aizmirst to, cik tas ir vērtīgi veselībai un ķermenim, jo visi vingrinājumi, visas tās pozas, visas tās kustības, viņas izkustina ķermeni, viņas veseļo dažādas ķermeņa daļas. Jo mūsdienās mēs sēžam pie datora, sēžam mašīnās, lai sēžam, nekustamies, tāpēc, teiksim, tāda izkustēšanās, tā izkustēšanās dažādām pozām un dažādiem ķermeņa daļām, tas vien ir ļoti vērtīgi veselīgi. Kādas galvenās ķermeņa daļas tiek nostiprināts. Tā nevar īsti izdalīt kaut kādas galvenās, jo tiek viss ķermenis iesaistīts. Ja mēs runājam par pašām ķermeņa locītavām, tad nostiprināts tiek gan pēdas, gan ceļi, gan kājas, gan gurni, tiek taisnots mugurkauls, nostiprināts plecu daļu, krūšpuļus. Ja. Tas ir no tādas saprotamās daļas, bet bišķiņ slēptāk, ko tā nevar redzēt, bet ko var redzēt kā efektu. Ķermeņa cirkulācija, asins cirkulācija, limfu sistēma, imūnsistēma uzlabojās, gremošanas sistēma un vispār cilvēks paliek tādā kā tonusā. Muskuļi ir tonusā. Labi savādāk. Ja ir labs treniņš, tad principā tu aizmirsti, vai tev sāk sakārtoties sapratni par tavām problēmām, par taviem uztraukumiem. Tas tā kā laba meditācija. Labs treniņš ir laba meditācija. Tīra galva, miers. Nav tā, ka tu aizmirsti uztraucies vai ko tu gribi, to tu visu atceries. Tev ir skaidrs un dziļs skats dzīvi, problēmām, kas notiek. Dēļ veselības, tiešām ir dažādas pozas, kuras konkrēti palīdz dažādām ķermeņa daļām. Mugurkauls tiešām sāk iztaisnoties, nostiprinās muskultūru apkārt. Tie muskuļi, kas ir sakrampējušies un nelaiž vaļā, un ir tie, kas rada sāpes un iekaisumus. Tie rod iespēju tā kā atbrīvoties, un tas rod atkal iespēju tam skeletam ielikties tajās vietās, kur viņam ir jāsaka. Vēl tāda kā saistība ar jogu ir. Daudzas pozas ir arī jogā, tas ir no Kalerī vai
daudzas pozas kaloriju, kas ir no jogas. Mums arī šivas centrā ir tāds kā vienkāršāk, nedaudz varētu teikt, fiziski vienkāršāk ir tāda kaloriju joga, kur ir apvienots gan kaloriju pajatu vingrinājumu un pozas, kaut kādu pieeja no jogas. Vēl kas ir, teiksim, tā garīgā puse, kur tā izpaužās un kaloriju pajatu pašas tās formas, ko Armands stāstīja arī taisīt, tas jau tas pats tās taisīšanas process ir kā meditācija. Un attīstās tāda apzināšanās apkārtējās vides un telpas tāda uztver. Tā mēs iemācamies sapūst ar apkārtējo vidi. Kalorija ir tāds teiciens, kad viss ķermenis paliek par acīm, ka viss ķermenis paliek par tādu uztveres orgānu, ar kuru var apkārt visu sajust. Uzlabojās reakcija, uzlabojās sajūta par to, kāds ir telpā vai nav kāds telpā. Uzlabojās spēja redzēt plašāk. Tas, tikpat labi, ko pēc satiksmē nodara pamanīt kaut kādas mašīnas, kas ir kā tajās aklajās zonās. Tad apzināšanās par vidi un par sevi palielinās. Ieroču kalorija, te ir tikai daži. Tā, izvēle ir krietni lielāka. Bet ar ko mēs parasti sākam, tas ir ar šiem tādiem garajiem kokiem, jo viņš ir garāks, distance ir lielāka, nav tik ļoti lielai koncentrācijai jābūt, kā teiksim, no šādiem mazajiem, jābūt diezgan uzmanīgiem. Tas arī palielina to savu ķermeņa izjūtu un koncentrēšanās spēju. Lielie koki vairāk būs tieši tai uzmanībai un redzes uztverē, jo, tiksim, kā varētu pamanīt kaut ko, kas ir tālāk, attīsta plecus, nostiprina roku muskultūras un kaut ko tādu. Mazie tur jau tās pozas, kā mēs šos taisam, ir ļoti labi, lai iemācītos kustēties zemu, ātri un stabili. Šie pie reizes vēl dēļ kustībām, kādas viņas ir konkrētas, viņas tiek atbrīvo, diezgan labi atbrīvo visu kaklu daļu, visu plecu daļu, no veselības viedokļa. Mums ir vēl vāle, ar ko nostiprina plecu muskultūru, elkoņas muskultūru nostiprina, satvēriens, visus locītājus, kontrolēt iemācās, reaģēt. Tas labākais trenažers. Nevajag nekādas hanteles, nevajag nekādas mucas. Tā jau īstenībā labāks veids ir atnākt un pašam paprovēt, kas tas tāds ir, ko tas dod, kā mainās ķermenis. Un informāciju var atrast šīs mājaslapā, atrast mūs, uzvanīt, apskatīties, tur visu laiku ir. Un sīkāk, smokāk, informāciju var dabūt mājaslapā.